Sinepju graudiņš. Vārds katrai dienai. Kad Dievs iemājo tevī. Šodienas rakstu vieta. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai ik viens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Jāņa evaņģēlijs, 3. nodaļa, 16. pants. Šodienas pārdomas. Kopš Ādama nepaklausības visa cilvēce nonāca zem grēka lāsta. Dieva tautai bija jāievēro daudzi likumi un jāpienes regulāri upuri, lai viņi tikai drīkstētu tuvoties Dievam. Taču, lai kādi bija likumi un upuri, tas viss bija nepilnīgi un norādīja tikai uz to, ka cilvēks ar saviem darbiem nekad nespēs izpirkt Ādama grēku, atgriezties pie Dieva un atgūt autoritāti valdīt par pasauli. Viss mainījās, kad atnāca Jēzus Kristus. Viņš pienes pēdējo un augstāko upuri. Viņš atdeva savu nevainīgo dzīvību kā izpirkuma maksu par visu cilvēci. Jēzus paveica pilnīgu darbu un pienesa pilnīgu upuri. Viņa asinis ne tikai apsedz grēkus katram, kas viņam uzticas, bet aizskalo tos prom. Tagad tā vietā, lai dotos uz templi un tuvotos Dievam ar bailēm, viņš nāk pie mums un iemājo katrā, kurš viņu mīl. Pateicies šodien Dievam par pestīšanas dāvanu, ko esi saņēmis kā dāvanu. Pateicies, ka caur Jēzu tu esi vienots ciešā sadraudzībā ar Dievu un valdi kopā ar viņu šodien un mūžīgi. Šodienas lūgšana. Tēvs, es atzīstu, ka esmu pārāk ilgi centies sakārtot dzīvi savā spēkā un cietis neveiksmi. Piedod, Jēzu, patiesi man vajag tevi. Paldies, ka tu nāci šajā pasaulē, lai dāvātu man mūžīgo dzīvību. Es atzīstu tevi par savu kungu. Ienāc manā sirdī, piepildi mani ar tavu garu. Es izvēlos sekot tev. Āmen.